Jautājums, ko dzīvokļu īpašnieki uzdod ļoti bieži. Kāpēc mums jāmaksā uzkrājums, ja šobrīd nekas netiek remontēts? Atbilde ir pavisam vienkārša. Tāpēc, ka māja noveco katru dienu. Uzkrājums ir mājas finanšu drošības spilvens. Bez uzkrājuma māja dzīvo no avārijas līdz avārijai. Es esmu Dace Vārna, Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrība asociācijas mājoklis valdes priekšsēdētāja, un šajā kanālā es skaidroju lietas, kas jāzina ikvienam dzīvokļu īpašniekam. Mājas uzkrājuma fonds ir nauda, ko dzīvokļu īpašnieki veido konkrētās mājas vajadzībām. Tas nav pārvaldnieka brīvais budžets, un tā arī nav nauda, ar kuru pārvaldnieks var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Tā ir konkrētās mājas nauda, jeb vienkāršāk sakot, dzīvokļu īpašnieku kopības līdzekļi. Kāpēc vispār uzkrājums ir vajadzīgs? Tāpēc, ka neviena māja nevar normāli pastāvēt tikai ar minimālu ikmēnešu uzturēšanu. Kādā brīdī būs jāmaina jumts, jāremontē stāvvadi, jāatjauno fasāde, jālabo pagrabs, jāmaina elektroinstalācija vai jāveic energoefektivitātes pasākumi. Un mēs visi saprotam, šie darbi nemaksā dažus desmitus eiro. Ja mājai nav uzkrājuma, parasti paliek tikai 3 iespējas. Pirmā – atlikt darbus un cerēt, ka nekas slikts nenotiks. Otrā – avārijas brīdī prasīt īpašniekiem pēkšņi samaksāt lielas summas. Un trešā – ņemt aizņēmumu. Neviena no šīm iespējām nav laba, ja mājai iepriekš nav plānotas vajadzības. Bet kur glabājas uzkrājuma nauda? Tā var tikt uzskaitīta gan pārvaldnieka finanšu uzskaitē, kā konkrētās mājas līdzekļi. Tā var atrasties arī dzīvokļu īpašnieku biedrības vai kopības kontā, ja māja šādu kārtību ir izveidojusi. Galvenais princips ir viens. Uzkrājumam vienmēr jābūt skaidri nodalītam un uzskaitītam kā konkrētās mājas naudai. Ne pārvaldnieka naudai, ne citas mājas naudai, ne vispārējam kādam kopējam katlam. Kas lemj par uzkrājumu izlietošanu? Par uzkrājumu izlietošanu lemj dzīvokļu īpašnieku kopība. Izņēmums var būt vienīgi gadījumi, kad konkrēta rīcība jau ir paredzēta apstiprinātajā darba plānā, tāmē, pārvaldīšanas līgumā, vai kad jāveic neatliekami darbi, lai novērstu avāriju vai apdraudējumu. Kas ir ļoti svarīgi? Uzkrājumu nedrīkst izmantot pārvaldnieka zaudējumu sekšanai vai citu īpašnieku parādu dzēšanai. Uzkrājums nav caurums, no kura aizlāpīt visu. Piemēram, 2 līdzīgām mājām nepieciešams jumta remonts. Vienai mājai ir 50 000 eiro uzkrājums. Šādai mājai jumta remonts ir plānots jautājums, tātad arī saulaicīgi iespējams izvērtēt piedāvājumus, pieņemt lēmumu, organizēt darbus. Otrai mājai uzkrājuma nav. Tai pašai problēmai jau ir pavisam cita nozīme. Jumts tek, dzīvokļi tiek bojāti, īpašnieki strīdas, naudas nav, un pārvaldnieks skaidro, ka bez papildu maksājumiem darbus paveikt nevarēs. Vienā gadījumā māja plāno, otrā gadījumā māja dzēš krīzi. Tāpēc uzkrājums nav papildus sloks. Tas ir veids, kā māja pati kontrolē savu nākotni. Māja bez uzkrājuma ir finansiāli ievainojama māja. Māja ir demokrātija. Un demokrātija sākas brīdī, kad īpašnieki interesējas par to, kas notiek viņu īpašumā. Ja šis video jums bija noderīgs, abonējiet kanālu un komentāros uzrakstiet, kādi jautājumi par mājas pārvaldīšanu jūs vēl interesē.